Jaunāka vecuma dēļslidotāji tie, kas lec vienu apgriezienu, jeb divu apgriezienu lēcienus, tad, piemēram, jebkura no piruetēm ir, teiksim, divu apgriezienu lēcienu vērta, ja vien, protams, viņi ir izpildīti atbilstošā kvalitāte. Šeit mēs arī redzēsim vienu pietiekami eksotisku sportistu, tātad Francijas pārstāvu. Viņa sniedza tādu pārliecinošu, varētu teikt, atletisku slidojumu vakar. Visticamāk, šodien arī viņai tas varētu izdoties, lai gan izvēles programma ir krietni garāka, 4 minūtes. Tomēr šeit var redzēt spēcīgākas un augstākas meistarības sportistiem ir lielākas priekšrocības. Viņi vienkārši precīzāk, izteiktāk un daudz spilgtāk var pasniegt programmas otro daļu. Jā, šobrīd iesildās otras spēcīgākās grupas dalībnieces, kas ieņem 7. līdz 12. vietu. Nu, jāatzīmē, ka te būs divas japānietes. Mao Asada, viena no favorītēm, un arī būs apati Kanako Murakami. Nu, manuprāt, Asada varēja būt arī spēcīgāko grupā pēc sava ranga, bet, tiesneši acīm redzot ļoti bargi novērtēja, atcerēsimies, viņas 3,5 apgriezienu lēcienu, 3,5 aksela. Viņa faktiski vienīgā sportista, kas to lēc, bet šoreiz aksels viņa, kā saka, aiznesa uz to grupu. Laikam jāsaka tā, gribēja kā labāk sanāca kā vienmēr. Nē, sanāca sliktāk, teiksim. Viņa ir lēkusi šo elementu. Tāpat būs Sāra Hekene no Vācijas, kas nostartēja tiešām vakar ļoti labi, bet es domāju, viņa no tām sportistiem, kas varēja būt arī iepriekšējā grupā, tā ka viņai būs krietni jāpacīnās, lai nosargātu vietu, vismaz 12. kur viņa šobrīd atrodas. Būs Kira Korpī, kur tiešām ir neprognozējumi sportisti, varbūt visādi. Bet eleganti. Bet eleganti. Un to mēs redzēsim, elegants mēs redzēsim, kāds būs sniegums, to mēs vēl nezinām tīri kvalitātes ziņā. Vēl šajā grupā būs francūzieta Māja Venese Metjē, sportiste, kas šo sezonu ļoti labi parādījis sev no dažādām pusēm. Gan Eiropas čempionātā, kur viņa demonstrē itin stabilu sniegumu. Cita lieta, ka varbūt pietrūkst viņai tā artistiskuma, lai cīnītos par augstākām vietām, bet fiziski spēcīgi un potenciāli domājams, ka pēc gadiem viņi var būt ļoti spēcīgi sportisti un cīnīties vismaz Eiropas čempionātā par iekļūšanu labāko sešniekā, varbūt arī pat par medaļām. Un vēl šajā grupā būs Reičela Fleta, ASV dēļslidotāja, sportiste, kurai arī bija tuvu tam, lai iekļūtu labāko sešniekā, taču šoreiz tas neizdevās. Punktu diapazons šajā grupā nav pārāk plašs, 6 punkti. Protams, nedaudz vairāk nekā iepriekšējās grupās. Visaugstākā vietā ir Mao Asada, kas starp citu startēs 4. Domājams, ka Mao Asada veiksmīgi startējot varētu pacīnīties gan par vietu spēcīgāko grupā, gan, es domāju, arī pat par medaļām. Katrā gadījumā mēs esam redzējuši, ka japānietis no otrās grupas spēja nostartēt tiešām ļoti labi. Un, kā jau zinat, izvēles programmā šīs punktu diapazons un punktu bagāža ir vēl lielāka, tā kā ir iespējams kompensēt tos mīnusus, kas ir nopelnīti vēl īsajā programmā. Katrā gadījumā, ja salīdzinu kaut vai Mao Asadas atpalīdzību no līdera trīnieka, tad nemaz tur daudz nav. Līdz 3. vietai faktiski tikai 3 punkti. Mēs teicām, šeit bija liels sablīvējums ap 60 punktiem, un viņa, tā sakot, nonāca pašā gandrīz vai apakšā. Vēl aiz viņas tikai Reičela Fleta, kurai bija 57 punkti. Bet, es tev teicu, līdz 3. vietai Ksenija Makarova ir 61 punkts. Tātad nekas daudz tas nav, tie 3 punkti, no kuras var atgūt faktiski ar vienu veiksmīgu lēcienu. Tieši tā. Tā kā es uzskatu, ka faktiski sāksies vairāk vai mazāk cīņa šajā grupā.